Ja tu vēl esi viens un ļoti ilgi meklē savu otru pusīti, taču nevar atrast, tas nozīmē, ka tu esi slims. Tavas emocijas šobrīd nav sakārtotas, un šīs nesakārtotās emocijas ir pieņēmuši tieši šādu lēmumu, ka tev vēl joprojām ir šāda slikta dzīve. Kādu tu patiesībā nemaz nevēlies. Tā ir slimība. Jo tiem cilvēkiem, kuriem ir stabils emocionālais stāvoklis, viņi pieņem kādu lēmumu savā dzīvē un ļoti viegli to arī sasniedz. Divi veidi cilvēki. Abi ir bailīgi. Vieni ir tie, kas dara, un otri ir tie, kas nedara. Taču šī dzīve ir priekš varonīgiem cilvēkiem. Tiem, kuri uzrošinās, tiem, kuri redz un tic savai idejai. Un ir gatavi šajā idejā ieguldīt visu sevi, lai to tiešām sasniegtu. Līdz ar to, ar šo ticību, viņi ir gatavi saņemt un sasniegt ļoti augstus mērķus. Tādus, kurus citi pat neiedomājas, ka tādus varētu sasniegt. Pie kuriem cilvēkiem tu sevi iedevi un kāpēc? Un cik ilgi tu vēlies vēl būt šajā stāvoklī? Un kad tu plāno to izmainīt? Ko tu vēl gaidi? Gribi vēl pamācīties? Gribi vēl pastudēt? Gribi pagaidīt, kad valdība labākus lēmumus pieņems? Kad situācija mainīsies? Varbūt tu visā vaino sievietes, ka viņas pie visa ir vainīgas. Tie visi ir veidi un attaisnojumi, kā konkrēti tu noņem atbildību no savas dzīves. Tu meklē tikai veidus, kā nedarīt, kā noņemt atbildību, kā pačīkstēt, ka viss ir slikti. Bet patiesībā tu vienkārši esi pieņēmis skaidru lēmumu turpināt dzīvot tieši tādu dzīvi, kāda tev ir šobrīd. Šī ir trūkumu un ciešanu dzīve. Tas ir tavs lēmums, ko tu pats ar savu darbību esi pieļāvis. Un pats nemaz necenties no tās tikt ārā. Tas ir tavs lēmums, ko tu pieņem ar savu emocionālo stāvokli. Tu to visu vari izmainīt, bet tev ir jāuzņemās atbildība.